Sveiciens! Iepriekšējā video par ZPD mēs aplūkojām tīri tehnisko noformējumu. Teksta izmēru, atkāpes no maliņām, kā ievietot atsauces, kā uztaisīt saturu un tādas lietas. Šoreiz es gribētu arī pievērst uzmanību jums tādām niansēm, kas it kā ir dotas vadlīnijās, bet kuras gadu no gada jūs neievērojat. Es pieļauju, ka varbūt, ja tas ir video formātā, varbūt to būs vieglāk uztvert. Tātad sāksim pirmkārt ar sadaļām. Kāda vispār ir struktūra jūsu ZPD? Es tagad arī rādīšu paralēli vadlīnijas, un tās ir 19. gada vadlīnijas, pēdējās, kas ir pieejamas īstenībā, un linku uz šīm vadlīnijām es iekļaušu arī video aprakstā. Tā ka, ja nu gadījumā gribas palasīt sīkāk vai ne, tad droši varam paskatīties. Tātad tīri pēc vadlīnijām mēs redzam, ka ZPD mums ir šāda struktūra: titullapa, anotācija, saturs ievads, pēc tam ir darba galvenā daļa, tātad tur ir kaut kādas sadaļiņas, tad ir obligāti secinājumi, izmantotās tādas literatūras avotu saraksts un pielikumi, ja tāda ir vajadzīga. Kāds ir kopējais apjoms? Tātad kopējais apjoms parasti darbam ir 16 lapas, izņemot tiem darbiem, kas ir humanitārie un sociālās zinātnes, tiem ir 24 lapas. Tas ir maksimums. Par to arī ar citu ir aprakstīts, bet īsumā. Tas ir maksimums, maksimālais darba apjoms. 16 un 24 lapas, tas ir iekļaujot titullapu, iekļaujot anotācijas, iekļaujot saturu, ievadu, secinājumi un izmantoto literatūru. Tātad, piemēram, ja jūs rakstītu darbu datorzinātnēs, tad jums būtu kopējais apjoms maksimums 16 lapuses, un tajā skaitā viena no tām lapusēm būtu titullapa, viena būtu anotācijas, viena būtu saturs, viena ievads, viena literatūras. Tas nozīmē, ka 1, 2, 3, 4, 5 lapas jums ir vienkārši aizņemtas jau ar nepieciešamo tehnisko informāciju. Kas netiek skaitīts kopējās lapās, tie ir pielikumi. Pielikuma maksimālais apjoms, tātad tā ir 1/3 no darba apjoma. Tīrā ar elementāro matemātiku. Pieņemsim, ka jums ir 15 lapas kopējais darba apjoms. Tas ir ar visām titullapām, anotācijām, saturiem un tā tālāk un joprojām. Tas nozīmē, ka maksimāli pielikumā jūs varat iekļaut 1/3, maksimālais pielikuma apjoms 1/3, tātad 15 dalīt ar 3, ja man atmiņa neviļ, ir 5. Tas ir maksimālais apjoms. Vairāk par to jūs nedrīkstat likt iekšā. Jo šeit pat vadlīnijās ir noteikums, ka ja apjoms pārsniedz, tad recenzents viņu vienkārši nevērtē. Pat ja jums tur ir kaut kādi pērļu graudi Einsteina līmenī. Ja, tad maksimālais ir noteikts. Minimālais apjoms nav noteikts. Pilnīgi nekuru minimālais apjoms ir brīvs. Manis pēc jums tur varētu būt 6 lapiņas, 5 tehniskās un 6. jūs izklāstat visu, ko jūs gribat. Bet tai 6. lapiņā ar saturu ir jābūt ģeniālai tādā gadījumā. Parasti, ja mēs runājam, ka maksimālais ir 16 lapas, parasti apmēram tā arī ir. 13 līdz 16 lapas ir. Parasti tad ir apmēram tāds arī apjoms. Ja mēs tīri paskatīsimies tālāk uz kā tas izskatīsies uz dokumentu. Piemēram, mūsu gadījumā mums ir titullapa, jā. Tātad titullapā mums augšā ir skolas nosaukums, vidū ir darba nosaukums, tad ir zinātniskās pētniecības darbs un tādā nozarē. Autors, vadītājs, konsultants un parasti apakšā ir gads un vieta, kur tas ir rakstīts. Lūdzu, neaizmirstam arī par to, ka ir jāloka pareizie dzimtē vārdi, jā, tātad es šeit norādīju vīriešu dzimtē, darba autors, darba vadītājs, darba konsultants, bet attiecīgi, ja jūs esat meitene, sieviete, jauniete, tad jums ir jāraksta darba autore, ja jūsu darba vadītājs ir vadītāja, tad ir, attiecīgi, jāmaina, jāloka vārdi. Un arī vēl runājot par darba vadītājiem, ir pieņemts arī rakstīt dažreiz priekšā vadītāja, tātad izglītība, kāda viņam ir. To jūs precizējat ar savu vadītāju, vai viņš grib vai negrib, lai jūs viņu rakstīt, bet tīri teorētiski tas būtu jāieraksta. Piemēram, mana darba cilvēki, tātad, kuriem es vadu darbus varētu ierakstīt lūk šādi te. GSCIN, kas nozīmē magistrs inženierzinātnēs. To jūs precizējat pie sava darba vadītāja. Ja jums ir konsultants, jūs viņu te pierakstat. Ja jums šeit nav nekāda konsultanta, jūs vienkārši izdzēšat. Jums paliek darba autors, darba vadītājs. Tālāk, nākamais, kas mums ir? Nākamais mums ir 2 anotācijas. Tātad anotācija ir
latviešu valodā, nu man tie ir ierakstīts vienkārši Lorem Ipsum tekstiņš, tā ka, nu, nepievēršam tam uzmanību, bet teorētiski. Anotācija ir latviešu valodā un vienā kaut kādā ārzemju valodā. Abas anotācijas ir uz vienas lapas. Uz vienas lapas. Abas anotācijas ir uz vienas lapas. Viņas ir ļoti, ļoti maziņas, ļoti, ļoti īsas. Kam ir jābūt anotācijā? Šeit vadlīnijās mēs, starp citu, ļoti labi varam paskatīties. Te ir sarakstīts, kurā nodaļā kam ir jābūt. Lūk, ir anotācijas. Tātad, kāda ir jābūt informācija? Jābūt informācija par darba autoru vai autoriem, nosaukumu, kāds ir darba mērķis, kāds ir pētījums, galvenie rezultāti secinājumi, un obligāti beigās ir atslēgvārdi. Tātad atslēgvārdi atsevišķajā jaunā rindiņā parasti ir 5, tie ir tie, kas raksturo jūsu darbu kaut kādu. Nu, tur jūs varēsiet precizēt arī ar darba vadītāju. Un otrā anotācija, tātad ir parasti tā ir angļu valodā. Es šeit pieliku arī pareizo nosaukumu. Pareizais nosaukums angļu valodai, angļu valodas anotācija ir abstract. Nevis kaut kāds mistiskais annotation, kuras periodiski redz, bet abstract. Un šeit ir notulkots pilnīgi tas pats, kas jums ir augšējā rindiņa, augšējā tātad anotācijā latviešu valodā. Ctrl+C, Ctrl+V. Anotācijas parasti atstājas pašu beidzamo momentu, ja, jo jūs viņus varat pilnvērtīgi uzrakstīt tikai tad, kad jums ir uzrakstīts darbs. Nākamais ir saturs. Saturu mēs iesākam, tātad pirmais, kas parādās saturā, ir ievads. Šeit neparādās nekāda lieka informācija, nekādas mistiskas anotācijas šeit nepeld nekur. Ja, un par satura veidošanu automātisko es jau jums stāstīju iepriekšējā video. Sapcīt, linku uz iepriekšējā video es arī iekļaušu aprakstā, lai jūs varat to visu ātri atrast. Tātad, sākam ar ievadu, tad ir visas tur nodaļas, kuras mums tur ir, ja, secinājumi, literatūras avots, ja, literatūras saraksts un pielikumi, un tā tālāk un joprojām, ja. Ja jūs tur uztaisat kaut kādas izmaiņas savā darbā, neaizmirstam, ka šāda veida automātisko saturu ļoti viegli atjaunināt, tātad labais spēles tausniņš kaut kur, jā, update field. Es tur labs tik atjaunošu. Un uz priekšu, update field, un tad viņš automātiski visu jums smuki atjauno. Tālāk braucam. Tālāk mums ir ievads. Tātad lapušu numerācija pēc ZPD nosacījumiem sākas no ievada, tātad tā ir pirmā lapa, kur apakšā pēkšņi parādās četrnieciņš. Tā ir mana 4. lapa. Kas ir attiecīgi jāliek ievadā, ir aprakstīts vadlīnijās, parasti tās ir kaut kādas, tā ir aktualitāte, kur ir paskaidrojums, kāpēc jūs vispār šo darbu rakstāt. Ja, un vēlreiz atgādinu, tāpēc, ka piespieda neder kā iemesls, tur ir jāapraksta tiešām kaut kāds sakarīgs, normāls paskaidrojums, kāpēc jūsu darbs ir nepieciešams. Tad ir jāpiemina, protams, ka jūsu darba mērķis, pētījuma hipotēze vai pētījuma jautājums, kā kuram uzdevumi, un arī, tātad, ja mēs paskatīsimies, arī izmantotās metodes. Ar metodēm atkal vērsieties pie sava tātad ZPD vadītāja, lai viņš jums cītīgi pasaka, kāda vai divatā izpētīsiet, kādas īsti metodas jūsu darbā tiek izmantotas. Tālāk mēs aizējam uz pārējām sadaļām. Tātad ievadam, starp citu, parasti apjoms ir līdz vienai lapai. Nu, dažreiz ir pusotra lapiņa, bet, diezgan reti. Tā kā apjoms ir ļoti mazs jūsu darbiem, vairāk par vienu lapu izvērsties ievadā nav vērts. Tālāk, mēs ejam tālāk pie nodaļām. Šeit sāksies problēmas. Tātad, piemēram, mums ir tur kaut kāda pirmā nodaļa, tad ir pirmā apakšnodaļa. Jūs parasti, jums ir tendence mēģināt visu sadalīt apakšnodaļās. Sāksim ar problēmām. Tātad, pēc nodaļu virsrakstiem un apakšnodaļu virsrakstiem nedrīkst būt nekādi punkti. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Otrkārt, pēc lielo nodaļu nosaukumiem mums ir jāuztaisa vismaz viena brīva rindiņa. Tad nevarētu būt tā, kā man tikko bija, kad pirmā nodaļa un tad viņai uzreiz pielīmēts ir kaut kāds teksts. Nē, tur ir jāuztaisa vismaz viena atkāpe, lai būtu pārskatāms. Otrā problēma ar šo te uz doto momentu noformējumu ir tāda, ka man ir pirmā nodaļa un pēc tam uzreiz pirmā apakšnodaļa, kaut kāda mistiskā. Kur ir kaut kāds paskaidrojuma teksts. Es tad varētu tikpat labi nemaz nerakstīt pirmā nodaļa, bet sākt uzreiz ar pirmo apakšnodaļu. Tātad nedrīkst būt tā, kad jums ir pirmā nodaļa un pēc tam hop, uzreiz apakšnodaļa kaut kāda. Ir jābūt vismaz kaut kādam tekstam. Es šeit pagaidām ielikšu parasto Lorem tekstu, jā, kaut kādu, vienu paragrāfu uz 5 teikumiem, jā. Tātad jābūt ir vismaz kaut kādam vienam maziņam paragrāfam pēc nosaukuma tur kaut kā tur pirmā un otrā nodaļa vienalga. Un pēc tam tikai jūs varat veidot savas apakšnodaļas.
Nedrīkst būt tā, ka jums ir pirmā un viss uzreiz 1, apakšnodaļa, 1, 2, 1, 3, 1, 5. Tātad kaut kādam tekstiem. Ja jūs galīgi nezināt, ko tur rakstīt, tad ielieciet šeit vismaz kaut kādu paskaidrojumu, kas ir tālāk šajā nodaļā sagaidāms. Ja? Tur dotā nodaļa pievēršas tam un tām, tiks apskatīts tās un tas ir svarīgi, jo tāpēc un tāpēc. Vismaz kaut vai. Nākamais, ko mēs tagad, nākamā problēma, ko mēs arī tagad redzam, un ja man kāds atnestu tādu darbu, es izķidātu šo darbu ļoti, ļoti tālu. Apakšnodaļa nedrīkst būt īsāka par vienu lapu. Nu, vismaz puslapiņu no sevis izspiediet. Ja jums, piemēram, ir redzēti tādi darbiņi, kad atnes, lūk, šī te ir apakšnodaļa. Tā nav apakšnodaļa, tas ir vienkārši pāris teikumi. Arī pēc ZPD vadlīnijām tur ir rakstīts, ka apakšnodaļai ir jābūt vismaz vienu lapu garai. Ja jūs man atnesat šādu te darbiņu, kur ir kaut kādi pāris rindiņas, un tā jums ir apakšnodaļa, nu, tas neies cauri, ja? Ja jums ir tikai pāris rindiņas, nav vērts vispār veidot apakšnodaļu. Tas ir vienkārši teksts nodaļā. Tātad, ko mēs darām? Vai nu mēs noņemam šo apakšnodaļu vispār nost, vai nu mēs viņu papildinam tā, lai viņa vismaz izskatās pēc kaut kāda cilvēcīgas, nu, vismaz 2/3, nu, vismaz puslapiņa, bet ne pāris rindiņas, ja? Tas pats attiecas tad uz nākamo nodaļu. Tad, lūk, man ir kaut kāda 1, 2 apakšnodaļa, viņu uz doto momentu ir stipri par mazu. Nu, te man gan ir kaut kāda vēl tabula tur iekšā. Bet, nu, vismaz vēl bišku papildināt. Tātad, lūk, kaut vai tā. Vēl viena lieta, kad mēs sākam lielās nodaļas, piemēram, 1, tur 2, 3, tur kaut kāda, viņas jums, protams, nesauksies 1. nodaļa, viņas jums sauksies kaut kā savādāk. Bet tad, kad mēs sākam šīs nodaļas, mēs viņus sākam katru reizi jaunā lapā. Apakšnodaļas un apakšnodaļas turpinās tajā pašā lapā, kur ir. Nu, piemēram, kaut kur 1. nodaļa man sākās jaunā lapā, bet 1 apakšnodaļa turpinās tajā pašā. 1, 2 turpinām tajā pašā. Ja man būtu 1, 3, arī turpināt tajā pašā. Ko šeit vēl ir jāņem vērā? Tātad nedrīkst būt tāda situācija, kad jums ir tikai viena nodaļa. Nu, piemēram, man nebūtu šīs te 1, 2 apakšnodaļas, un tad man būtu 1. nodaļa un 1 apakšnodaļa, un viss, un vairāk nekā. Tā arī nedrīkst būt, jā, tātad ir jābūt vismaz 2 apakšnodaļām. Ja jums nesanāk vismaz 2 apakšnodaļas, tas nozīmē, ka jums vispār nevajag iedalīt kaut kādās mistiskās sadaļās. Tātad vai nu 2 un vairāk apakšnodaļas, katra no kurām ir apmēram 1 lapas garumā, apjomā, vai nu vispār nav nekāda apakšnodaļa. Un, sapcīt, tas ir pilnīgi normāli, kad jums nav apakšnodaļa, tīpaši īsajos 16 lapušu darbos. Tas ir pilnīgi normāli. Nevajag kaut kādu mākslīgi veidot sadaļas tur, kur viņas nemaz nav vajadzīgas. Labi, tad ejam tālāk. Un, piemēram, šeit mēs tātad redzam, ja, kad 2. nodaļa sākas jaunā lapusē, un kāda man te problēma, te ir tāda problēma ar to, ka man nav nekāda tekstiņa. Tad lūk, tā ir mani tekstiņš. Vēlreiz atkārtošu, pēc lieliem nodaļu nosaukumiem mēs taisam vienu atkāpi, bet tur, kur ir apakšnodaļas vai 3. līmeņa tur apakšnodaļas, tur mēs atkāpi vairs netaisam pēc nodaļas nosaukuma. Tāda 2, 1 apakšnodaļa un aiziet tālāk tekstiņš. Cik jums būs iekšā sadaļu un kādas, to jūs lūdzu precizējiet ar darba vadītāju. To es jums pateikt tagad nevaru. Arī saturu es jums pateikt nevaru, jo tas ir jautājums, kas ir jāapspriež ar savu darba vadītāju un darba konsultantu. Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no jūsu tēmas un no tā, ko jums ieteiks. Ja? Tālāk, ja mēs runājam vēl par nodaļām, tad lūk ir mans nodaļiņas, apakšnodaļiņas, tad ir kaut kā tur 3. nodaļiņa, kurai arī tāda pati problēma ir kāda. Šeit nav nekāda teksta. Tātad to mēs izlabosim. Protams, jūs neizlabosiet ar kaut kādu mistisko Lorem Ipsum tekstu, jūs tur ieliksiet citu, bet, nu, 3. nodaļiņa, 3.1, teiksim, 3.2. Un tad mums ir secinājumi. Secinājumi parasti ir 1 lapu gari. Dažreiz ir tikai puslapiņa, bet, nu, nav vēl redzēti secinājumi, kas, izņemot varbūt kaut kādā humanitārās, tiešām sociālās zinātnēs, kur ir ļoti, ļoti daudz ko secināt. Tur varētu būt 2 lapas, bet, nu, pārsvarā visos tehniski orientētajos darbos ir puslapiņa vai 1 lapiņa ar secinājumu. Un tas ir pilnīgi normāli. Nevajag mēģināt mākslīgi kaut ko no sevis izspiest.
jārunā arī īsi konkrēti un pa faktam, ja? Tālāk, tad mums ir literatūras un informācijas avotu saraksts, kurš šeit, protams, būs īstenībā aizpildīts ar avotiem, ja, kurus jūs varat paskatīties, kā noformēt iepriekšējā, un tūlīt arī bišķi vēl par to parunāsim. Tālāk mums, ja jums ir nepieciešams, mums ir lapiņa ar nosaukumu pielikumi, pilnīgi tukša lapiņa ar nosaukumu pielikumi. Par pielikumu numurēšanu ir tā, ka, teiksim, ļoti daudz uzskata, ka lapiņu ar nosaukumu pielikumu nevajag numurēt, bet ZPD vadlīnijas par to nekas nav teikts, un arī viņiem pašiem lapiņa ar nosaukumu pielikumu ir numurēta. Un tad tālāk mums ir paši pielikumi. Tātad pielikumos ir jānorāda, kurš tas ir pielikums, piemēram, tad 1., 2. pielikums, 3. jāpaskaidro arī, kas tas ir. Un tad tur iekšā varētu būt kaut kāda informācija. Tad pielikumos mēs liekam informāciju, kas ir svarīga jūsu darbam, bet kura ir ļoti apjomīga un kuru nebūtu vērts mēģināt iestūkēt tajās 16 lapās. Nu, vai 24, kā jums arī. Piemēram, tie varētu būt kaut kādi anketas jautājumi. Ja jūs veicat anketēšanu, jums ir jādod tātad visi jautājumi, jāparāda, ko jūs vispār cilvēkiem jautājāt. Līdz ar to pielikumos var ievietot anketas jautājumus. Var ievietot kaut kādas, teiksim, fotogrāfijas ar darba pētījuma gaitu, vai jau jūs kaut ko izstrādājāt, piemēram, datorikas nozarē. Tie varētu būt kodu piemēri, kaut kāds ļoti interesants kodiņš, ko jūs tu paši sarakstījāt, un galvenajā daļā jūs neiesiet li kaut kādu vienu lapu garu kodu, vai ne? Līdz ar to mēs viņu ievietojam pielikumā. Tālāk runājot par literatūras un informācijas avotu sarakstu. Tātad ir 3 galvenie stili, pie kuriem mēs arī pieturamies mūsu skolā. Tātad tie ir APA stils, tātad American Psychological Association stils. Tad vēl mums ir Chicago stils, Chicagas stils tā saucamais. Un, ja būsim precīzi, tad mums ir tas Turban stils. Tātad tas ir tad, kad mēs veidojam footnotes atsaucītas. Ja? Tūlīt paskaidrošu arī sīkāk. Un vēl viens stils, ko mēs izmantojam, tas ir lūk, šāds te, tātad Institute of Electrical and Electronics Engineers. Šis, starp citu, diezgan pazīstams saīsinājums inženieru aprindās. Tātad viņi arī piedāvā stilu, kas ir vairāk saistīts ar cipariņiem. Tīri tā ātrākais veids, kā atšķirt mums viņš ir tā. APA stils, jeb APA stils. Tas ir tad, kad mēs tekstā rakstam iekavās atsauci. Nu, piemēram, mums varētu būt tur kaut kāds tekstiņš, un tad mums ir atsauce, tas ir pirms punkta, ja, teiksim, Johnsons 2003. Kaut kāda gada grāmatī. Tātad šis ir viens no izplatītākajiem stiliem, ja APA un tas MLA viņi ļoti līdzīgi ir. Tātad APA stils ir šāds, kad mēs tekstā rakstām, tur kaut kāds, piemēram, tur autors, jā. Tātad mums ir autoriņš, komats, gads. Nu, piemēram, šeit mums arī varētu būt, mēs tur kaut ko baigi cītīgi nocitējam, es saprotu, ka īstenībā secinājumos jums tur citāti nekāda nebūs un atsauči, ja, no citiem darbiem. Bet te varētu būt kaut kāds Wolf, teiksim, 2001. gada grāmata kaut kāda. Tātad APA stils ir šāds. Tas ir tas, ko es jums iepriekšējā video arī stāstīju. Un tad attiecīgi tad, kad jūs veidosiet savu literatūras tātad, un informācijas avotu sarakstu, it īpaši šis stils ir izdevīgs tāpēc, ka var veidot viņu automātiski, bet tīri teorētiski jums beigās būs tā, ka jums te būs tā Johnsona grāmata, un tur tālāk tur būs apraksts gads, izdošanas gads, vieta, nosaukums, visādi detaļas un tā tālāk. Un tad tālāk jums būs tas 2. autors. Tātad tādā gadījumā, ja mēs lietojam stilu APA, tas nozīmē, ka tekstā mums lūk ir šādas atsaucītas apaļās iekavas un autora uzvārds komats gads, kurā viņš to izdevis savu gara darbu. Un tad attiecīgi literatūras avotos mums ies alfabēta secībā. Alfabētiskā secībā. Tātad, 2. stils, ko es jums teicu, tas ir Chicagas stils, ja, Chicago stils. Un viņš izskatās šādi te, kad mēs ievietojam tās saucamās footnotes, ievietojam atsauces. Tātad mēs ejam augšā uz references, jeb atsauces jums latviešu. Meklējam podziņu ar AB1, insert footnote,
Un tad šeit ieliekam jau pilnu informāciju par jūsu grāmatu. Ja? Šeit es ielikšu pagaidām tikko pašu Johnsonu, kur es joprojām nevaru normāli uzrakstīt. Ja? Un šeit būs arī grāmatas nosaukums, izdošanas vieta, lapuses, kurās to meklē to informāciju un tā tālāk. Ja mums vajadzēs te otrajā vietā, piemēram, mums te būs tas wolfs. Tātad insert footnote, viņš kaut kur automātiski pats ieliek apakšā divnieciņu, un tur varētu būt wolf, un tad tālāk visa tā informācija, kas ir par to autoru. Tātad šādā te veidā šo stilu ļoti bieži izmanto humanitārajās zinātnēs un sociālajās, un viņš aizņem, vienīgais mīnus ir tāds, ka viņš aizņem bišķucīti vietu lapas apakšā, bet jāatvainojiet, ja jums ir 24 lapas, kur izvērsties, jūs tur varat to visu sarakstīt. Un šādā gadījumā, ja mēs lietojam šādus te footnotes, tādas atsaucītas, jā, lapas apakšā, tad arī tur, kur ir literatūras un informācijas avotu saraksts, arī šeit būs alfabētiskā secībā. Šeit arī viss būs alfabētiskā secībā. Nu, un tagad ir viens izņēmums. Tad padzēsīsim šo te nost. Un izņēmums ir tāds, ka mēs varam lietot arī kvadrātiekavas, nu, parasti tās ir kvadrātiekavas un cipariņi. Tātad šis ir tas IEEE stils, jā, jeb inženieru stils tā saucamais, kurus ar citu visbiežāk izmanto arī tieši inženieru darbos, datorikas kaut kādus saistītos, jā, lai gan tas nevienmēr ir fakts, biežāk izmanto. Un tātad šeit ir cipariņš, piemēram, 1, kurš norāda atsauci no šejienes. Tad, piemēram, ja man tas pirmais darbiņš bija tas wolfs, kurus citēju, jā, šeit mums tātad vairs nebūs alfabētiskā secībā. Te būs tādā secībā, kā ir cipariņš. Tātad, kur man ir, piemēram, cipariņš 1, tas nozīmē, ka literatūras avotu sarakstā man ir jāskatās, lūk, šis te vienanieciņš, un tā ir tā informācija par autoru, grāmatu un tā tālāk. Nu, tad, piemēram, šeit kaut kur tālāk tekstā man ir otrā atsauce, ja, ar cipariņu 2, un tas nozīmē, ka šeit es skatos uz cipariņu 2, aha, kur ir tas autors, kur ir viņa informācija. Un šeit gan ir svarīgi tas, kad informācijas tas avotu saraksts, viņš vairs nebūs alfabētiskā secībā. Nebūs. Viņš būs tādā secībā, kā jūs rakstā piemināt tos autorus, pieminat viņus iekšā savā tekstā. Tas nebūs alfabētiskā secībā, tas būs tādā secībā, kā viņi jums ir samētāti tekstā. Sīkāku informāciju par to, kā īsti noformēt atsauces, it īpaši, ja jūs nelietojat to apastilu, bet kaut kādu bišķucītu varbūt ekskluzīvāku stilu, ja? Tās vai nu meklējam internetā, vai nu uzjautājam savam darba vadītājam, jo visas nianses vienā video noteikti neielīdīs, ja? Kas ir svarīgi vēl, kas ir jāņem vērā? Jūs varat izmantot pilnīgi jebkuru no šīm metodēm, no šīm veidiem, ja? Kā veidot atsauces. Mūsu skolā mēs parasti izmantojam 3, vēlreiz atkārtošos to, APA, inženieru to un Čikāgas. Kādu ir jālieto atsauču stilu? Tas ir atkarīgs no tā, ko jums ieteiks darba vadītājs, bet svarīgi ir tas, ka jūs izmantojat vienīgu stilu pa visu darbu. Tad, ja jūs izdomājat, ka jūs taisat pēc apastila, jums ir apaļās iekaviņas autors komats gads, tas nozīmē, ka visā darbā jūs tā arī darat. Autors komats gads. Apaļās iekaviņas autors komats gads. Ja jūs izmantojat tā saucamās footnotes atsaucītas lapas apakšā, tad visā darbā jums ir jābūt tieši tādām atsaucītām lapas apakšā. Ja jūs izmantojat inženieru stilu, jātāt ar kvadrātu iekavām un cipariņiem, tad jums ir visa darba garumā, tas ir jāizmanto. Viens stils. Jūs nedrīkstat viņus kaut kā mistiski sajaukt un remiksēt. Viens stils uz visu darbu. Tālāk. Ja nu gadījumā ir kaut kādi jautājumi, kuru stilu izvēlēties, saku vēlreiz, jautājiet savam darba vadītājam. Parasti ir tā, ka Čikāgas stils ir vairāk humanitārajiem un sociālajiem, tas inženieru stils tātad vairāk inženieru zinātnēm, ja, un dabas zinātnēm, un APA īstenībā ir ļoti universāls, viņš ir piemērots pilnīgi jebkuram tātad darbam. Un tālāk tad mēs runājam vēl par vienu lietu, kas sagādā jums ļoti lielas sāpes vienmēr, un tā ir attēlu un tabulu noformēšana. Tātad, kā mēs noformējam attēlus un tabulas? Tabulas mēs un attēlus un formulas noteikti numurējam, un attēlus un tabulas mēs arī parakstām. Piemēram, tabulas mēs parasti parakstām virs tabulas pa labi.
Nu, parasti tabuliņu paraksti un attēlu paraksti ir šajā te kursīvā, tātad jeb tā saucamā slīprakstā, jeb itālika. Parasti. Visā darbā, starp citu īstenībā, nekur, nekādus itālika, nekādus slīprakstus, nekādus trekna rakstus bold vai kaut kādus vēl underline nedod divas pasvītrotos, nevajag izmantot. Es saprotu, ka ļoti gribās izcelt, bet nevajag. Un vienīgā vieta, kur mēs varam ar tīru sirdsapziņu izmantot tātad slīprakstu, tie ir tabulu paraksti un attēlu paraksti. Paskaidrojam, ja? Tātad, nu, piemēram, man ir pirmā tabula, te varētu būt kaut kāds dalībnieku zināšanu pirms projektu uzsākšanas izvērtējums. Super. Ja man tālāk nākamā tabula ir kaut kur tekstā, tad tā jau būs otrā tabula. Viņai arī būs kaut kāds normāls nosaukums. Tabulu un attēlu nosaukumiem ir jābūt tādiem, lai jebkurš cilvēks, paskatoties uz nosaukumu, varētu saprast, kas tajā tabulā ir. Vēl viena lieta, tabulā ir obligāti jābūt iekšā atsaucēji tekstā. Nevarētu būt tā, ka jums ir teksts, lorem ipsum bu, un pēkšņi kaut kāda tabula. Jā, tad jums ir jābūt kaut kādam paskaidram. Piemēram, tur varētu būt rakstīts, ka, teiksim, ka pirmajā tabulā ir atspoguļoti dati par dalībnieku zināšanām, nu, kaut kā teiksim tā, jā. Es te ielikšu daudzpunktu, jā. Bet ir jābūt kaut kādai norādēji uz šo te tabuliņu. Nevarētu būt tā, kad nevienā vietā tā tabula vai attēls, tas pats attiecas uz attēliem, nevienā vietā tabula vai attēls nav pieminēta, pēkšņi flubis viņu parādās. Jā, tas tā nestrādā. Kaut kur tekstā ir atsauce uz viņu, tikai pēc tam parādās jūsu tabuliņa vai attēls. Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, nodaļa nedrīkst beigties ar tabulu vai attēlu. Tā kā tas, man teiksim, uz doto momentu ir parādīts tagad, ka man ir pirmā nodaļa, beigās ir tabula, pēc tam hop, otrā nodaļa. Negaidīti. Tā nevarētu būt. Katrai nodaļai ir jābeidzas ar kaut kādu tekstu. Jā, es te ielikšu pagaidām lorem tekstiņu, jā, vienkārši, teiksim, vienu paragrāfu ar 10 teikumiem, bet katra nodaļa beidzas ar tekstu. Nodaļas nedrīkst beigties ar tabulām vai attēlēm. Un lūdzu arī nepārcentieties ar tabulu un attēlu daudzumu. Ja jums viss darbs sastāv no vieniem attēliem, tas nav darbs, tā ir ilustrāciju grāmatiņa. Jā, tad jums vienā lapā varētu būt, nu, teiksim, nu, 2 attēli, nu, varbūt 4, ja viņi ir samazināti, kaut kādas maziņas tur diagrammas. Un nelieciet lūdzu arī attēlus, kuriem nav nekāda sakara ar jūsu darbu, kas ir arī ļoti bieži redzēts. Vai arī, piemēram, attēliņus no aptaujām, kur ir uzrakstīts jā vai nē. Un tad ir super liela diagramma pa puslapu ar aplīti, ja, kurš ir sadalīts uz pusēm jā un nē. Kāda jēga no tāda attēla jūsu darbā? 0, 0. Liekam tikai tos attēlus, kuriem ir tiešām kaut kāds tieši sakars ar jūsu darbu un ir kaut ko, kuri paskaidro, kuri kaut ko dod jūsu darbam, nevis stāv vienkārši tur tāpēc, lai aizņemtu vietu. Tātad, tabulas mēs parakstam augšā, slīprakstā, labajā pusē. Attēlus mēs parakstām zem attēla, centrā, slīprakstā. Starp citu, pēc tabulas un pēc attēla es jums ieteiktu uztaisīt vienu atkāpīt, nu šeit varbūt nav tik labi redzams, ja, bet vienu atkāpīt uztaisīt var, lai atdalītu kaut kā vizuāli to attēlu vai tabulu no pārējā teksta. Un tātad arī attēliem mēs dodam sakarīgus nosaukumus, pēc kura ir saprotams, kas tas ir par attēlu. Ja kurš cilvēks atverot jūsu darbu vai paskatīties uz šo te konkrētu attēlu, paskatīties apakšā uz aprakstu, uz nosaukumu un saprast, kas tas ir. Un arī neaizmirstam par to, ka, piemēram, visur ir jādod atsauces uz jūsu tiem attēliem. Kaut kur tekstā ir jābūt. Nu, piemēram, varētu būt kaut kāds tur pirmajā attēlā, ir atspoguļoti dati par respondentu radīto risinājumu, Ja? Tad ir obligāti jādod atsauci. Nevar būt tā, ka jums attēls karājas pats pa sevi, viņš nekur nav piesiets, nekur nav piesaistīts. Vēl viena lieta, ko es jums ieteiktu darīt ar attēliem, tas ir tas, ka tad, kad jūs dodat attēlu, tas ir īpaši svarīgi, ja tas nav jūsu attēls, ir jānorāda autors. Pat ja tas ir jūsu veidotais attēls, tas ir specifiski jānorāda, ja, piemēram, pasakot iekavās autora veidots. Ļoti bieži ir tā, ka jūs paņemat attēlus no kaut kādiem ārējiem resursiem un ir obligāti jānorāda, no kurienes jūs viņus ņemāt. Pat ja tas ir jūsu, arī norādam, ka tas ir jūsu attēls. Vēl viena lieta, kas ir jānumurē un par kuru ļoti, ļoti bieži kāpēc tiek aizmirst, tās ir formulas. Tātad arī formulas ir jānumurē. Parasti formulas mēs numurējam, nu vismaz spriežot pēc augstskolas darbiem, mēs parasti viņus numurējam apaļajās iekaviņās labajā pusē. Un formulu mēs rakstam jaunā rindā.
piemēram, šeit man ir tekstiņš, ka man ir kaut kāda mistiska formuliņa, dalībnieku radošuma palielināšanas koeficienta formuliņa, tātad teksts, pati formula jaunā rindā, labajā pusē apaļajās iekavās mēs viņu numurējam, un apakšā paskaidrojam, kas tur ir, un tālāk jau cītīgi to formulu iesaistām kaut kādā savā tur darbā. Tātad arī formulas ir jānumurē. Jānumurē ir attēli, tabulas, formulas. Pielikumi arī ir jau tā. Un runājot par pašu darbu, ļoti gribētos vēlreiz atgādināt. Mēs nelietojam darbā, jūs nedrīkstat lietot darbā vietnieku vārdus. Gandrīz nekādus vietnieku vārdus. Aizmirstiet par tādiem vietnieku vārdiem, es to ierakstīšu lielā tekstā sarkaniem burtiņiem, tātad aizmirstiet par tādiem vietnieku vārdiem kā es, mēs, jūs, jūsu, mani. Kaut kā tāda šie visi vietnieku vārdi vispār viņam nav tiesība būt jūsu darbā. Mēs visu rakstam bezpersoniski. Mēs nevis rakstām, es atradu tur informāciju, vai man ir ļoti svarīgi, ka tur tas un tas un tas. Nē, tā nedrīkst rakstīt. Mēs varam pateikt, teiksim, kopumā ir svarīgi atrast risinājumu tādai problēmai. Vai, piemēram, tur, teiksim, 2019. gadā tika atklāts, tika izpētīts, ir nepieciešams. Mēs runājam, nenorādot tātad darītāju pa lielam. Jā, mēs varam runāt, teiksim, kad norādam vēsturiskus faktus, protams, mēs varam pateikt tāds un tāds cilvēks izdarīja to un to. Bet nekādu vietnieku vārdu es, mēs, jūsu, mani, kas ir arī ļoti bieži redzēt jūsu tekstos. Vēl viena lieta, lūdzu, nelietot nekādus retoriskus jautājumus. Ja jūs lietojat, piemēram, jums ir kaut kāds ievads, kā jums liekas, vai ir svarīgi atklāt ko jaunu? Tā nav nekāda sakara ar zinātnisko valodu. Tad retoriski jautājumi zinātniskajā tekstā neiedaras. Jā, retoriski jautājums, ap citu, ir tādi, uz kuriem nav īstas atbildes. Tad viņiem nav vietas jūsu zinātniskajā darbā. Nekādu retorisko, lai es neredzētu jautājumu. Vispār jautājums arī. Izņemot pētījumu jautājumu, jums tur iekšā, un anketas jautājums nevajadzētu būt vispār jautājuma zīmē. Sāksim ar to. Ja? Vēl viena lieta, ko lūdzu neliekam iekšā, ir kaut kāda nevajadzīga teksta izdēļojumi. Un pārspīlējumi, un lieki epitēti, un kaut kādi tur super salīdzinājumi. Tātad zinātniskais teksts ir bezpersonisks, zinātniskais teksts ir savs, viņš ir zinātnisks. Jūs nevarat sniegt šeit savu personīgo viedokli par kaut kādu jautājumu. Personīgo viedokli, kas ir izdēļots ar kaut kādiem epitētiem. Šis darbs, tur šis skaistais pētījums un tā tālāk un joprojām, protams, banāls piemērs, bet nekādu izdēļojumu arī nav. Savs, zinātnisks, bezpersonisks teksts lūdzu. Ļoti iesaku tomēr paskatīties vadlīnijas. Šeit ir ļoti, ļoti daudz informācijas, jā, tajā skaitā arī tur pamatprasības tehniskās, kā sagatavot plakātu, kam ir jābūt datoru prezentācijā pēc tam, jā, kādi ir kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēti darbi. Un arī šeit pielikumos, starp citu, ir titullapas paraugs un arī kritēriju punkti. Tā, ka skatāmies droši, ja ir jautājumi, uzdodam darba vadītājam. Veiksmīgi!